iepriekšējo 2 sezonu čempionu vienību Mogo RSU 8 uzvaras pēc kārtas izcīnījusi un mēģinās savā laukumā turpināt. Uzvaru sēriju uzņems komandu no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas Hockeypunks Mototoja. Bet līdz Nacionālās hokeja līgas draftam Feņenko tā arī netika. Pēc 3 gadiem Kanādā atgriezās Eiropā, pievienojās Helsinki Jokerit pagājušajā sezonā. Kā redzam, tad nekur aizbraucis viņš nav. Tik daudz par Feņenko, bet jā, tā tad ja 3 virknējumos, bet šeit vārti. Kas par sākumu lietuviešiem? Jā, kamēr gribēja iedziļināties Mogo sastāvā, tikmēr lietuvieši ir vadībā. Ilja Mihalevičs. Tieši pret liepainiekiem. Tur 4-0 šobrīd. Feņenko piespēle un vārti. Izdodas ātri atgūties Mogo. Un Nikam Feņenko pirmā spilgtā epizode Optibet hokeja līgā Mogo Kraklā. Un punktu pieliek Jānis Zemītis. Līdz ar to sarkanim 20 spēlēs 14 vārti, 17 piespēles, 31 punkts 20 mačos. Te Rīpa vēlreiz ir vārtos, laukuma saimnieku vārtos, 2-1. Hockeypunks atgriežas vadībā. Šķietam nevainīgs metiens no zilās līnijas. Sāku sezonu viņš Oulu Karpatu vēl novembra sākumā spēlēja. Karpatu junioru komandā spēlēja daudz, virs 20 minūtēm. Tagad Rīpa vārtu priekšā. Rīpa ir vārtos. Kaut kādā veidā tomēr Rīpa kūleņo pāri vārtu līnijai un par savu centību tiek atalgots Timurs Solostejs. Tiek pārbaudīta modrība otrā perioda sākumā. Un te Rīpa nenonāk, tomēr vārtos D2 ir pacelta galvenā tiesneša roka un tas ir noraidījums. Pirmais šajā spēlē. Zemītis spēlē aiz vārtiem. Feņenko metiens un Rīpa ir vārtos. Vārtu skaitliskajā vairākumā Niks Feņenko precīzs. Un gūst savus pirmos vārtus. Otrais punkts viņam šajā spēlē. Zemītim arī rezultatīvā piespēle šajos gūtajos vārtos. Ne tikai Ansonam. 14. numurs. Laiks 22:33. Un vēlreiz Rīpa ir vārtos. Ātri vien izdodas dubultot savu pārsvaru tikai pusminūti. Starp abiem vārtu gūmiem un vārtiem panki. Viesu spēlētāji. Tagad Solostejs. Solostejs pats iet līdz vārtiem, pats arī izdara metienu, bet arī pie Pavļuka. Un devās pakaļ hat-trick šeit Timurs Solostejs. Ilgi domāja. Sarkanis. Labajā malā Zaicevs. Piespēle priekšā. Sarkanis skaisti. Dēvids Sarkanis tūciņā izrēķinās ar Sancenču vārtsargu un panāk 5-2. 3 spēlēs 4 vārti un 6 rezultatīvitātes punkti. Arī tagad precīzs Dēvids Sarkans gūti vārti. Un kamēr stāst par vieniem, tikmēr arī nākamiem. Toreiz viņam 1+1 uzvarā pret Rīgas hokeja skolu izbraukumā ar 6-0. Turpinājumā vairāk dalīja piespēles. Vārtus negū, bet tagad gan. Laurim Bajeranam kapitāls rindās 2 gūti vārti.
Mārtiņam Karsumam 2 rezultatīvas piespēles. Spēlēt īsas nomaiņas, īpaši jau 3. periodā. Lēnieks, bet neizdodas apspēlēt Pavļukovu. Un dala šajā sezonā spēles laiku Pavļukovs un Sims Baltrūns. Vēžans vismaz pagaidām pie teikšanas nav ticis. Rīpa ir vārtos, jā. Kamēr pētu Hockey Punks metiens un Rīpa ir vārtos. 7-3 skaitliskajā vairākumā. Mogairas savā laukumā ar rezultātu 7-3 pārspēja Viļņas Hockey Punks Mototoja komandu.